Tajā brīdī, kad tu nopērci aizsargu stikliņu, kas plīst? Vidus plīst vai malas plīst? Mana ir mala. Tāpēc pirms tu pērci aizsargu stikliņu, vajag pārbaudīt, vai malas ir labas vai nē. Šeit rakstīts high quality, ķipa krūtais, ja? Jā. Bet ja tu paņem ar atslēdziņu un pavēl šitā, redzi, viņš pārsprākst. Redzi uzreiz. Un pamēģini pats šitā te. Opa. Vēlreiz. Piedod. Un nē, vislabāk. Tad redzi, cik viegli viņš plīst. Un šito arī pamēģini. Šitie stikliņi tirgojas visos veikalos. Visur, ja? Redzi? Bet ja mēs paņemam mūsu Evelatus stikliņu, pamēģini tieši tāpat, kā tu šeit spiedi, tieši tāpat arī pamēģini. Un šitā te uzlikšu tev. Pamēģini vēlreiz šeit. Redzi? Pamēģini šeit. Paga, nav gadījumā, ja tu paņem vissliktāku pasaulē. Tas ir vislabākais. Tas tiešām ir stikls, ja? Bet viņš ir daudz izturīgāks. Varas te prāks? Davai, saplēs viņu. Tu saproti, ja? Cik izturīgs ir stikls? Nē, jau. Ok, Dievs, paga, tuliet. Nereāli. Kad es salaužu rokas. Spiedienam jābūt ir vairāk par 74 kilogramiem. Tā kā tev ar visu spēku šitā te jāspied, un tad tu viņu salauzi. Viņš joprojām paliek stikls, ja? Redzi? Šitie visi parastie, viņi redzi, viņi visi plīst. Veikalos, kur tirgojas, viņi visi ir ļoti vienkārši. Šitas ir grūti. Viņi grūti ir saplēst. Tie ir mūsu vislabākie stikliņi. Evelatus zīmoli. Kas ir tā gribētu cēna, piemēram? Šitam ir 20 eiro. 20 eiro cena. Šeit ir 10 eiro. Labāk paņem vienu par 20 eiro, ka tu manīsi kā vienreiz gadu, nekā katru mēnešu par 10 eiro. Tas ir investīcija. Tā ir investīcija.